Labdien! Mani sauc Marks Dubrovskis, un es mācos Vilces pamatskolā 4. klasē un piedalos folkloras kopā ar Upulzīti. Man vairāk patīk sports, bet arī futbols. Un vakaros eju ar draugiem uz hali spēlēt florbolu. Bet šodien es jums stāstīšu pasaku, anekdoti un smieklīgu atgadījumu no dzīves. Sākšu ar latviešu tautas pasaku Nabaga vecītis. Dzīvoja Nabaga vecītis vecā istabiņā. Reiz sacēlās liels vējš un norāva istabiņai jumtu. Vecītis bēdājās, līdz ko sadomāja. Iešu pie vēja žēloties. Ejot visu dienu pa mežu, nāk nakts. Vecītis ieiet citā lielā drūmā mežā un uziet tur mazu māju. Viņš ieiet tajā mājiņā un jautā saimniekam: vai zini, kur vējš dzīvo? Saimnieks atbild: es pats jau esmu vējš. Vecītis saka: nu tad es nāku pie tevim žēloties. Par ko? Manā istabiņā norāva jumtu. Tagad nezinu, kā lai dzīvoju. Vējš saka: nebēdājies neko, man arī norāva vienu spārnu. Es tev par to došu vienu lakatiņu. Ja tu to uzklāsi uz grīdas vai uz zemes, tur būs pilns ar ēdieniem un dzērieniem. Vecītis pateicies par dāvanu, pārnāk mājās. Ticis mājās, viņš ēdina un dzirdina visus savus radus un draugus. Kungs, izdzirdot, ka vecītim ir lakatiņš, aizsūta savus ļaudis, lai nozog lakatiņu. Ļaudis pa nakti aiziet klusām pie vecīša mājas, ejiet iekšā un nozog vecīša lakatiņu. Nākošajā dienā vecītis pamožas, ar bailēm satraukti skatās, meklē savu lakatiņu, bet nevar atrast. Vecītis apsēžas uz dīvāna un domā: iešu pie vēja žēloties. Ticis pie vēja, viņš atkal saka: vai man lūdzu dot kaut ko vēl? Man kungs nozaga lakatiņu. Vējš saka: es tev došu šo vienu stabulīti. Ja tu to sāksi pūst, visi sāks dejot. Vecītis atkal pateicies par dāvanu, pārnāk mājās. Ticis mājās, viņš sāk pūst stabulīti. Un patiešām, visi sāk dejot. Kungs, izdzirdot, ka vecītim ir stabulīte, aizsūta savus ļaudis, lai nozog stabulīti. Ļaudis pa nakti grib nozagt stabulīti, bet vecītis pūš stabuli. Ļaudis tik dejo. Kungs aizsūta vēl vairāk ļaudis, bet tāpat nesanāk. Kungs pats sadusmojas un brauc ar savu sievu pie vecīša. Tikuši pie vecīša, pieiet tuvāk pie vecīša, bet vecītis pūš stabulīti, un tie tik abidīgi ar sievu dejo. Dejo, līdz go grīt gar zemi un lūdzas, lai vecītis pārstāj pūst stabulīti. Vecītis saka: vai atdosi man lakatiņu? Kungs atbild: atdošu, un tā visi dzīvoja laimīgi. Ārā ir ziema, bet es jums gribu izstāstīt anekdoti par vasaru. Vasara, karstums. Velosipēdists brauc ar divriteni. Viņš brauc pa ceļu, kurš viņu ved kalnā. Viņš uzbraucot kalnā, redz upi, kuras malā sēž makšķernieks un makšķerē. Viņš piebrauc tuvāk pie makšķernieka un jautā: zivis ķer? Makšķernieks neatbild. Velosipēdists pajautā to pašu jautājumu vēlreiz: hei, kas tu nedzirdēji? Zivis ķer? Makšķernieks paskatās uz viņu dusmīgi, bet tāpat makšķerē tālāk. Velosipēdists atmet ar roku un pats dodas tālāk. Ticis leju, viņš pagriež galvu un pamana, ka makšķernieks viņu māja ar roku. Ko? Velosipēdists griež riteni un dodas atpakaļ kalnā. Beidzot, velosipēdists ticis nosvīdis kalnā, piebrauc tuvāk pie makšķernieka, un makšķernieks beidzot ierunājas. Kas ir ar velosipēdu viziņas? Tagad es jums stāstīšu smieklīgu atgadījumu no dzīves. Reiz, kad bija ziema, mani mamma saģērba siltajā jakā un biezajās biksēs. Kā jau ziemā nāks. Mēs ar tēti izdomājām, ka mēs dosimies pie tēta brālēna. Tēta brālēnam bija ļoti milzīga lauku māja. Iejot iekšā, tur arī bija ļoti milzīgas koka trepas. Kad mēs bijām paciemojušies, bija laiks doties mājās.
lai es neju tuvāk pie trepēm, kad netiks ieslēgta gaisma. Nu, es jau taču kā maziņš neklausīju. Piegāju tuvāk pie trepēm, paslīdēju un norpoju kā milzīgs akmens. Tētis ar brālēnu aši ieslēdz gaismu, ātri pieskrien pie manīm, satraukti skatās. Es pieceļos un saku, man viss labi, tos zilumus tak neskaitīsim. Un labāk klausiet mani, ziemā ģērbieties silti, jo tas pasargās jūs no lieliem kritieniem. Piemēram, mani pasargāja. Paldies par uzmanību.